Labdien! Gribētu nedaudz izskaidrot situāciju ar eksāmena datiem. Apskatīsim dati eksāmens. Tūlīt es viņu atradīšu, kur viņi man ir. Jā, šeit. Tad šeit ir datu tabula, kurā ir ar pārdevēju un preces kodiem tiek uzskaitīts kaut kādu preču realizācija. Lai to visu varētu saprast normāli, apskatīsim vēl tos kodus. Pārdošanas pārdevēju kods. Tad šeit ir tie, kuri realizē šīs preces, pieņemsim, menedžeri no kāda reģiona vai uz kādu reģionu viņi sūta tas preces. Preces ir preču saraksts atkal, preču saraksts, kuras tika pārdotas no kādas nodaļas. Tad ir visām precēm iepirkuma cenas, tas ir skaidrs, tad šis iepirkuma cenas veidos izdevumus, jā, 57 preces. Un tad ir uzcenojums. Uzcenojums nāk klāt pie iepirkuma cenai, pieskaitot klāt attiecīgo daļu. Jā, tad šeit mums ir preces, preču saraksts 57 pozīcijas, bet uzcenojumu katrā no 5 reģioniem ir atšķirīgi. Tas arī praktiski notiek tā. Ja? Man šeit tabulā ir tā, ka, teiksim, Rīgas reģionām ir vismazāk uzcenojumi, un tad, viņi tur palielinās. Lielāki citos vietās. Un tagad mums visas tos datus, orientējoties uz to galveno tabulu, jādabu iekšā Power BI. Un šeit, tā kā ar tām preces kodiem, pārdevēja kodiem un iepirkuma cenām viss būtu normāli, bet ir problēma ar to uzcenojumu, jo viņš ir tāds divās orientācijās. Viņš ir, teiksim, šeit matricas veidā ir šie dati ar procentiem. Lai varētu izmantot šos datus, lai varētu analizēt datus, mums vajag katrai precei pret katru reģionu noteikt savu uzcenojumu. Tad mums vajadzētu šīs Rīgas līdz Kurzemes vertikālās kolonas sagriezt pa 90 grādiem. Ja? Ja mēs atceramies iepriekšējos darbus, to varēja izdarīt Power Query programmā ar unpivot komandu. Aha, labi, tad tā arī rīkosimies. Ejam Power BI, ejam meklēt mūsu dati eksāmens, viņi ir šeit. Jā. Tātad te ir visas tās lapas ar tiem datiem, ar tiem kodiem un tā tālāk. Te neko īpaši nav jākomentē, viss ir skaidrs, transform. Un te sāksies pats galvenais, ja? Tātad iziesim cauri, dati ir tīri normāli, ir tukšas kolonas, tad no datuma līdz N pārējo dzēšam nost, respektīvi sakārtojām visus datus tā, lai būtu viss skaidri redzams, bez kādiem tukšumiem.
tukšumi nav tur iekšā, jā, pārdošanas kods. Lūk, šeit ir piemēram, nu jā, jāpārceļ virsrakstu augšā preces kods. Arī tas pats, jā, arī tas pats, jā, jā, jā. Lūk, šeit ir uzsēdojums. Lūk, šo tabulu vajag pamainīt viņai konfigurāciju. Kā mēs to darām? Mēs to darām labais klikšķis uz galveno kolonu un unpivot other kolonu. Jā, tad pagriezt pārējās kolonas, pielāgojot tās pie vertikālā preču sarakstā. Labi, viss. Nu, lūk, tagad arī ir viss šeit redzams. Bet, ja mēs tagad iemetīsim to visu Power BI, tad mums to uzcenojumu diezgan grūti, ja neteikt. Jā, nu te vajag virsrakstam pamainīt reģions, value, tad tas būtu uzcenojums. Uzcenojums, pie tam viņš ir procentos. Nu labi, te mēs īpaši tur neko nedarām, kaut gan varam pamainīt šeit pret procentiem. Procenti mums te nav iespējams pamainīt. Jā, nu neko, labi. Tas nav tik būtiski, jā. Tātad kā šo tabulu paņemt un izmantot priekš dati 3? Te galvenais, kas ir, ka tas uzcenojums ir ar pēc diviem parametriem, pēc preces un reģiona. Un ja mēs, nu, diemžēl, tajā Power BI mēs jau zinām, tur ir relation, teiksim, tas saites, kuras veidojās, bet viņus var izmantot tikai ar vienu, teiksim, saites līniju. Te mums ir pēc precēm jāsalīdzina un pēc reģioniem. Tas nozīmē, ka mums tai galvenai tabulai, nu vajag tos preces un reģionus un uzcenojumu dabūt šeit, tajā pamat tabulā. Mēs viņus varam dabūt tikai tad, ja mums ir atšifrēti preces un reģioni. Preces. Tātad mums vajag dati 3 ar preces kodu. Te arī ir, teiksim, pēc nodaļām te ir sagrupēti. Tātad apvienosim dati 3 ar preces kodiem. Tā, pēc nodaļām, paglabā pēc nodaļām, nodaļas mums ir nodaļa te mums nav. Tas ir pēc reģioniem, uzcenojums arī pēc reģioniem. Tad mēs varam to dati 3 ar preces kodu tagad apvienot. Kā mēs apvienojam? Nu, šeit pagaidām mēs esam Power Query, Combine, Merge Queries. Tā, varbūt, nu jā. Nē, es atcelšu, es gribu, teiksim, tomēr, lai šeit combine, merge jauno kvēriju, jā. Nu, lai atdalītu tos izējas datus no tā, kas tur veidosies tagad salīdzinot, jā. Tātad pārdevēja kods, atzīmējam viņus, tā, ar kontroli pieturot, salīdzinām, un ok, parādās jauna kolona, atšifrējam, atstājām pārdevējs reģions, un ok, līdz ar to, tā, kas man sanāca, man nekas tur nesanāca, ja? Tā, ejam atpakaļ.
Kāpēc man šeit nesanāca? Pārdevēja reģions un ok. Un tur ir nulles. Aha, tad kaut kur es aizskrēju garām. Jā, labi. Nu, tas nozīmē, ka kaut kas man tur nav pareizi. Jā, mērķis delīt, eju atpakaļ, sāku no jauna. Dati 3, te ir pārdevēju kods, un pārdevēja kods ir šeit. Kāpēc tā viņš viņu man neņem pretī? Vēlreiz dati 3, vēlreiz combine, nu tad sanāca, ka sākumā nekas nesanāca. Labi, vēlreiz jaunu mērķu taisu, pārdevēju kods, nu pārdevēja kods un pārdevēja kods. Mēs viņus redzam, ka viņi šeit ir ar vienādu saturu. Kāpēc tā viņš man neņem pret nesanākt, kas tur rezultātā? Nu, vēlreiz, pārdevējs un reģions. Nu, vajadzētu būt. Aha, nu tad tur kaut kāda kļūda notika. Jā, tad mēs redzam, pārdevējs reģions ir, tā uzcenojums mums ir ar reģionu un ar preci. Tad mums jādabū preces nosaukums. Tas nozīmē šo jaunu izveidoto tabulu, kvēriju. Nu, es viņai pamainīšu nosaukumu uz atskaite. Jā, tad es no dati 3, salīdzinot ar pārdevēju kodiem, izveidoju jaunu tabulu atskaiti. Tagad man vajadzētu preces kodu. Preces kods un preces kods man ir ar ko salīdzināt, ja? Tad es atkal taisu combine, bet šoreiz es tajā atskaites jaunajā tabulā salīdzinu. Tā pagatā jānospiež mērķis. Tagad es salīdzinu ar preces kodu. Tā, preces kods un preces kods ir mums ir ko teikt un ir mums ir ko teikt. Jā, labi. Atkal taisām vaļā. Atstājām prece un nodaļa. Labi. Jā, ir. Sanāca, kur prece pazuda. Piena produktu paniņas un tā tālāk. Jā, labi. Nu, man parasti šeit arī datumos vajadzētu. Tā, viss tabula ir. Nu, atliek, tā, preces kods man vairāk nav vajadzīgs. Remove. Pārdevēju kods man vairāk nav vajadzīgs. Remove. Nu, un tagad nebūtu slikti, kad pie šīs preces būtu iepirkuma cenas. Iepirkuma cenas mēs varam paņemt, un mēs varam paņemt arī, jo mums ir reģioni un preces, mums arī ir uzcenojumu tabula, kura ir prece un reģions. Tad mēs tajā atskaites tabulā varam tagad pievienot klāt pēc preces un reģiona arī uzcenojumu. Ja? Tad, ko darām? Vēlreiz mērķis, ņemam uzcenojumu, pieturot kontroli. Mēs pasakām prece, reģions. Jā, tad es veidoju tādu kombināciju, dubulto. Labi. Prece, jā, labi. Skatāmies uzcenojumu. Paliek tikai uzcenojums. Jā, viņš ir uzcenojums. Nu, mēs te varam viņam nosaukumu pamainīt. Jā, uzcenojums. Nu, un viņam
tagad. Tātad tas viss vēl ir kvērijā. Tātad šajā tabulā ir viss. Nu, mēs varētu, teiksim, te drusciņi sakārtot. Parasti jau tas N aiziet kaut kur beigās, cik preces ir pārdotas. Teoretiski mēs šeit vēl varam pievienot arī iepirkuma cenas ar mērķi, ja? Bet mēs varam arī to nedarīt, jo to var izdarīt arī, jo, kā jau es teicu, iepriekšējos darbos nav jācenšas veidot jaunas kolonas. Šeit mēs bijām spiesti to darīt, jo te mums ir tāda divu dimensiju tabula uzcenojums. Un tāpēc, nu, diemžēl, pirms datus aizsūtīt uz Power BI, mums vajadzēja, nu, papildināt tabulu, ja tam tādā diezgan nu, tādā sarežģītā secībā ar papildus informāciju, ja? Principā tagad viss tā kā būtu, ja? Ejam uz Power BI, tad es vēl neesmu pievienojis iepirkuma cenas, bet apskatīsim, vai to nevarēs izdarīt Power BI bez liekās kolonas. Nu, kaut gan varētu to izdarīt arī tur. Jā, tad vēlreiz apskatām šeit. Atskaite, jā, datums, kā vienmēr mums vienmēr gribās viņu redzēt normālo. Uzcenojums, nu, šoreiz mēs gan viņam varam pateikt, ka lai viņš ir procentos. Nu, tad viss tā kā būtu normāli, tā vēl saliksim pēc datumiem, tad nepietrūks tikai tas iepirkuma cenas, jo uzcenojums nāk pie iepirkuma cenas, kuras mums atrodas, kur ir iepirkuma cenas tabulā, ja? Vai šeit būs iespēja to izmantot? Apskatīsim tagad modelēšanas telpu. Tad mums ir atskaite, kas mums vēl tur ir, pārdevēja kods. Nu, tos mēs varam šeit mierīgi, nu labi, lai viņi arī ir šeit, kas vēl tur ir, mums slēpjas, dati 3, ja? Nu, dati 3 mēs vairs tagad neizmantosim, mēs izmantosim tikai to lapu atskaiti. Skatāmies, iepirkuma cenas šeit nāk iekšā ar savu saiti. Tas nozīmē, kā, piemēram, izdevumus mēs varam aprēķināt kā relation funkciju. Tā, un tas uzcenojums nav vajadzīgs, jo viņš ir tajā kopējā tabulā. Nu, un viss pārējais te ir arī ar saitēm, tā kā mēs varam veidot arī dažādas atskaites. Labi, nu, un kā piemēru aprēķināsim tagad, jā, nu, kā jau es teicu, izveidojam tabulu DAX formulām, DAX formulas, ielādēt, jā, tagad būs klāt. Jā, ir DAX formulas, un šeit izveidojām tabulai atskaite, kurā mēs to uzcenojumam noņemam to summas simbolu. Jā, nu, dati N arī viņam, teiksim, nevar zināt, varbūt jūs tur veidosiet kaut kāds interesants aprēķinus. Jā, ir, tad te ir viss tīrs. Un DAX formulas paņemsim new measure un izdevumi. Rakstam izdevumi. Vienāds
izdevumi. Nu, pārbaudīsim, vai nostrādās vai ne tā saite. Sam X no tabulas atskaite, atskaite, paņemsim no tās atskaites atskaite N un reizinām ar pievienoto iepirkumu cenu, iepirkumu cenas, tas būtu relation, related, ko mēs varam tur izmantot, iepirkuma cena. Kāpēc viņš man te? No iepirkuma cenām, no iepirkuma cenas, jā. Nu, šeit vēl varētu vēl divas, nevis varētu, vajag divas iekavas, tās saliekam divās rindās. Nu, tā kā būtu, jā. Nu, pārbaudīsim, vai tur sanāk mums rezultāts skaitliskais vai nē. Jā, nu, paņemsim kaut vai vienkāršo karti, un kur mums ir izdevumi, būs kaut kāds rezultāts vai nē. Jā, ir viss. Tālāk šeit es apstājos pārējo, tas ir ieņēmumus ar tiem uzcenojumiem. Nu, jums vajadzētu aprēķināt pašiem. Nu, un peļņu. Un tad, nu, saliekam visādākus vizuāļus vienā, divās vai trijās lapās, kā nu kurām. Tikai man lūgums kaut kādā vienā stilā veidot savas atskaites, nevis tā, kā man te viena studente, katra tabula ir ar savu krāsu, tur vispār sanāk tur gamma, spektrs, jā, nu, tomēr tādos mierīgos toņos un paši pārdomājiet to dizainu tā, lai tas, nu, priecētu acis, tā es teiktu, jā. Šeit es apstājos, tad man liekas, es pateicu vairāk nekā vajag, nu, lai jums viss sanāk līdz rītam.